Paldies! Un šis ir tas brīdis, kad mēs varētu sākt ar skaļiem aplausiem, dāmas un kungi. Jā, mēs sākām, un jā, pēc maz brīdiņa jau mēs visus 12 finālistus redzēsim pilnīgi citos tērpos, kā mēs redzējām līdz šim. Tie būs svinīgi un graciozi. Bet pirms tam uz šīs skatuves kāps mans lielisks draugs un kolēģis Nikolais Puzikovs. Apglās viņam! Labvakar! Labvakar! Liels prieks būt arī Ogrē, manā dzimtā pilsētā. Un tāds īstenībā uztraukums liels, jo tik daudz pazīstami cilvēki man skatās. Un lai visiem dalībniekiem viss izdodas, un es mēģināšu uz bišķi muzikāli iepazīstināt. Pirmā dziesma – Princesītē. Ar jūru nepietiks noslāpēt. Lēnītēm, tā lēnītēm, ar soniem degošiem, tā zogas sirds tev klāt. Sādēļ mani vārdi tā, baltā vakarā un pils, logos gaisma deg, mana princesīte. Paskaties, došos tev solī, ogļu gaisma krīt pār mums. Mīļo princesīte, tevi ņemšu līdz, apsolos jau drīz. Sevs sudrabs vašvaitas pats kā svins, ceļš pie tevis ved cauri mākoņiem. Gaidi mani, kur mīļo ekšozīt, es nāku tevi apbraucīt. Lēnītēm, tā lēnītēm, ar soniem degošiem, tā zogas sirds tev klāt. Sādēļ mani vārdi tā, baltā vakarā un pils, logos gaisma deg, mana princesīte. Paskaties, došos tev solī, ogļu gaisma krīt pār mums. Mīļo princesīte, tevi ņemšu līdz, apsolos jau drīz. Jau drīz, jau drīz. Sādēļ mani vārdi tā, baltā vakarā un pils, logos gaisma deg, mana princesīte. Paskaties, došos tev solī, ogļu gaisma krīt pār mums. Mīļo princesīte, tevi ņemšu līdz, apsolos jau drīz. Jau drīz. Paldies. Liels sveiciens arī Diānas māsai Simonai Kubāsovai, kura diemžēl šovakar arī nevarēja ierasties, bet man ar viņu bija ļoti forša dziesma pagājušā vasara uztaisīta, un viņa arī nofilmējās manā videoklipā, tāpēc nākamā dziesma, mana mīļā meitene, aiziet.
Es ceru, ka jūs man atbalstīsiet. Ogre, es ar jums. Mana mīļā meitene, tu tik ļoti skaista apstājies un nesteidzies. Es jau jūtu prātā un pamaigi pieskaries. Un tad lido vējā, 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 vējā. Mana mīļā meitene, tu tik ļoti skaista apstājies un nesteidzies. Es jau jūtu prātā un pamaigi pieskaries. Un tad lido vējā, 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 vējā. Esi liesma, esi dziesma, esi mana mīļotā. To svaigsti atspūgā, svaidi rītā vakarā. Komplimenti ir jau teikti, tev es skāpju lielumā. Kas tu čukstu lietagā, es un tu divatā. Skaties tavās acīs neslēp, savu jauko smaidu laime. Satiku es tevi apķer, mani ļoti cieši. Mans skūps atstēva gaisēt apskaun, mani ļoti cieši mani. Ik kā pirmo reizi Ogrē visi kopā. Mana mīļā meitene, tu tik ļoti skaista apstājies un nesteidzies. Es jau jūtu prātā un pamaigi pieskaries. Un tad lido vējā, 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 vējā. Mana mīļā meitene, tu tik ļoti skaista apstājies un nesteidzies. Es jau jūtu prātā un pamaigi pieskaries. Un tad lido vējā, 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 vējā. Mana mīļā meitene. Ogre, jūs ar mani? Kopā! Ei! Mana mīļā meitene, meitene. Un bišķi palīdzība tieši no jums, aiziet! Kopā, kopā, kopā! Palīdziet! Viss kopā! Mana mīļā meitene, tu tik ļoti skaista apstājies un nesteidzies. Es jau jūtu prātā un pamaigi pieskaries. Un tad lido vējā, 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 visi dejo. Mana mīļā meitene. Apstājies un nesteidzies. Paldies! Paldies! Ogre labākie! Labākie! Nu ko, pēdējā dziesma, to es arī atvedos. Tiksimies afterpartijā. Un, jā, nākamā dziesma, Ogre, Dievs tev mīl un jūs visus. Tevi sauc, mazākā tevi sauc. Tev taču acīs atkal izbūļo daudz. Un tev smaids uzstipīt pametās dzējolī mazākās. Tevi mīl. Zēniekam vārdi nav jāpēr. Tevis nerasa vēl rītās mans mīl. Skaistākie ziedi pār tevis ir. Mazā Dievs tevi mīl. Tev taču vēl matos vēlējies vējš. Plaukstā
rītās maz mīl, skaistākie ziedi pār debesiem, mazā Dievs tevi mīl. Ceļam vārdi nav jāmeklē, tevis derās ar rītās maz mīl. Skaistākie ziedi pār debesiem, mazā Dievs tevi mīl, mazā Dievs tevi mīl. Ceļam vārdi nav jāmeklē, tevis derās vēl rītās maz mīl. Skaistākie ziedi pār debesiem, mazā Dievs tevi mīl. Ceļniekam vārdi nav jāmeklē, tevis derās vēl rītās maz mīl. Skaistākie ziedi pār debesiem, mazā Dievs tevi mīl, mazā Dievs tevi mīl, mazā Dievs tevi mīl. Paldies! Nikolais Muzikals! Paldies, Nikolai! Paldies tev! Es ceru, ka mēs tiksimies Hauzē, tas ir nakts klubs tepat Ogrē, tu zini viņu. Tieši tā, Jā. Tiksimies. Paldies, aplaus vēlreiz. Aplaus. Paldies, Nikolai. Tā, dāmas un kungi, rekur, Nikolais manī tik ļoti iedvesmoja, ka es tomēr saprotu, ka mēs varētu nedaudz būt aktīvāki, vēl aktīvāki, jo Nikolai tomēr laikā jūs plaudējāt, dziedājāt līdzi, viss notikās. Aplaus vēlreiz varētu lūgt no visiem jums. Labi, ļoti labi. Tā, dāmas un kungi, bet tagad kaut ko nedaudz enerģiskāk palūkšu. 3, 2, 1. Aiziet. Skaļāk. Vēl skaļāk. Vēl skaļāk, skaļāk. AC/DC. Labi. Turpinām. Jā. Tas ir tikai sākums. Man ir jāpavēl laiks nedaudz bumtiņai. Labi, krēsliņš arī jānoņem. Patika, dāmas un kungi? Varu vēl. Bet ne tagad. Tā, dāmas un kungi. Nekur tālu es neaizgāju. Un tā. Mākoņais brīžiem skaitosies, kur zemē to piekrastē Ventspilī un Liepājākais temperatūras sasniegs rītā plus 9-11 grādus, prāzmēs veids līdz 19-20 metriem sekundē galvenais kāds Ogrē laiks nevis Ventspilī un Liepājā. Tas ir skaidrs. Bet
Jūs uz skatos tūlīt pat redzēsiet dalībnieku iznācienu vakartērpos. Un šos tērpus ir darinājusi brīnišķīga dizainere Elmīra Kakimova. Aplaus viņai! Brenda Elmīra Fashion Line, jeb FEFL īpašniece. Šos tērpus ir iecienījuši ne tikai visogra dalībnieces, bet arī dažādas Latvijas dziedātājs un zvaigznes. Par skaistākajiem matu sakārtojumiem dalībnieki paldies saka skaistumkopšanas salona Aiga Deluxe meistarei Aigai Virsnītei. Kā arī frizīrei Lindai Krastiņai. Aplausi meitenēm, liels paldies! Savukārt par grimu šovakar, un ne tikai, bet arī modes skatē, kurās dalībnieki ir piedalījušies janvārī klubā Hauze. Paldies! Sakām vizdāžistēm Ievai Buzākai un Aigai Židovai no studijas universālajiem māksliniekiem. Kā arī dabīgās un organiskās ādas kopšanas un dekoratīvās kosmētikas uzņēmumu SLA, kurš nodrošināja jauniešu ar ne tikai profesionālu un ilgnoturīgu, bet arī dabīgu kosmētiku. Aplaus, paldies arī viņiem. Un tagad solīts darīts. Visi 12 finālisti vakartērpos. Sagaidam ar aplausiem. What do you
un Misters Ogre 2015 finālisti. Aplausi viņiem! Dāmas un kungi, es domāju, ka vislielākais paldies ir jāsaka visiem, kas ir piedalījušies tajā, lai notiktu šis grandiosais pasākums, un arī tie paldies būs ļoti daudz šajā vakarā. Un sirsnīgs paldies arī mūsu kompetentajai žūrijai. Un aplausiem skanot, gribētu pasniegt arī piemiņas veltes Ogres novada kultūras un pasākuma organizatorei Anikai Ausikai. Kā arī Ogres domas priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumais Inetai Damanei. Paldies un aplausi uzņēmuma Ogres prestižs īpašniekam Andrejam Ceplītim. Paldies arī projekta hauzi vadītājam Kārlim Žiharam. Kā arī Miss Ogre un Misters Ogre 2014 Lelde Kovaļeva un Kristaps Vildē. Paldies jums! Koreogrāfei, Deju studijas teiksmu vadītāji Teiksmai Ziemelei. Liels paldies! Sirsnīgs paldies sporta kluba AL fitness pārstāvim Devinam Leimanim. Kā arī vizāžiste make-up kursu pasniedzēja Ieva Puzākā. Aplaus viņai un liels paldies Ieva jums! Un defilē skolotāji Ginta Budes modeļu skolas absolventē Elvīrai Cupikai. Aplausi! Un tā, kad ciedi žūrijas pārstāvjiem pasniegt un arī pieviņas veltes sniegtas. Liels paldies ir jāsaka radošajai reklāmas aģentūrai un digitālās drukas tipogrāfijai nosaukumā Digitālā Pelē, kur ir visu Misters Ogre logo, plakātu un ielūgumu autori. Aplaus viņiem! Aicinām jūs, lūdzu! Lūdzu! Lūdzu, arī dalībnieki, aplausus veltīsim par ieguldījumu. Paldies jums, lūdzu! Simpātija izveidojusies, kā mēs esam Digitālā Pele. Jūs varētu minēt, kas ir mūsu simpātija. Kā jūs domājat? Peli, nāc šurp! Tu mums uzreiz iepatiki. Tādu skaistu vērtu uzvārdu. Un arī pārējiem draugiem. Tur būs puišiem un meitenēm. Tur būs arī šis tas interesants. Paldies, jums mīļš, paldies! Dāmas un kungi, liels paldies jāsaka ziņu portālam ogresfakti.lv, kur šovakar nodrošina mums interneta tiešraidi, un šim pasākumam var sekot līdz visam plašajā pasaulē. Kā arī portālā Fakti.lv ir notikusi interneta balsošana, kā arī Facebookā tika balsots gana daudz, un balsojumā uzvarēja. Un par Misteru internetu kļūst Ticis Grieznis. Un skatītāji, arī jūs esat izdarījuši savu vērtējumu nominācijā Skatītāju simpātija. To šovakar iegūst Ticis Grieznis. Ticis Grieznis, lūdzu! Un tā, visi dalībnieki, visi 12, saņems brīnišķīgas dāvanas profesionālās kvalitātes matu kopšanas un veidošanas līnijas Sajos. Lūdzu, produkcija. Aplausiem skanot, lūdzu! Kā arī sveicienus sūta firma SLA, dāvinot profesionālo organisko kosmētiku. Un paldies viņiem par to! Aplaus! Un, lai enerģija nepietrūktu dalībnieki jums arī turpmāk, tad visiem dalībniekiem saldu pārsteigumu sagatavojas arī uzņēmums Fazer. Aplausi un paldies! Un
kamēr dalībnieki tiek pie dāvanām no atbalstītājiem, es gribētu redzēt šeit vadās uz skatos reku Robertiņu. Jā. Jo Robertiņai ir ne tikai dziesmas, bijušas, ko veltīt mums visiem arī dalībniekiem, bet kur viņa nāk ar savām dāvanām. Robert, ko tu dāvinās? Es dāvināšu savus otros solo albumus no manas sirds pilnīgi visiem dalībniekiem. Aplausos, paldies liels, paldies, mīļš! Redz, cik mīļi. Es domāju, ka dalībnieki mēs varētu visi iemācīties kādu dziesmu, un pēc tam Robertai kā pārsteigumu, vai ne? Visi šo dziesmu varētu atskaņot, vai ne? Pie kāds nākamās reizītes, ka mēs visi sanāksim kopā. Paldies, Robertai, un aplausus, paldies tev sirdnieks par dziesmām. Paldies! Mana īstāvas mīļākā simpātijas balva ir šī zaks, un šo zaku es dāvināšu naudu. Aplausus! Nu, ir zaķiem jābūt mājās goda vietā. Sarunāts? Nav, jā? Goda vietā jābūt, jā. Labi, mēs turpinām. Sāksim ar Ogres labāko kokteļu bāru hauze, kurā notikuši arī daudzi Miss un Misters pasākumi, un tāpēc uz skatuves gribētu aicināt kokteļu bāru hauze vadītāju, tas ir Jānis Laganovskis. Pasniedz simpātiju balvu, lūdzu! Labvakar! Nu, kārtējo reizi milzīgs prieks par jauniešiem, par viņu uzdrīkstēšanos un par viņu iegūtajām foršajām emocijām un zināšanām, kuras noteikti noderēs tālāk dzīvē. Nu, tad ir šos pielietas simpātija. Mums kā parasti tās ir divas. Un šoreiz tie ir Didzis un Ilza. Aplausi! Paldies, Jāni, paldies, paldies! Arī Solārī studija Blue Box ir sagādājusi simpātiju balvu un to saņem. Un to saņem Linda Andriksonē! Savukārt, kā nākamos, es gribētu aicināt uz skatuves studijas universālie mākslinieki, fantastiskās meistars Ievu Puzāku un Aigu Židovu pasniegt savu simpātijas balvu. Lūdzu! Man tik studijas universāli mākslinieki vēlas dāvināt make-up kursus mūsu simpātijai. Un tā būtu Linda Andriksone. Paldies Ievai un Aigai! Īpašu pārsteigumu dalībniekiem ir sagatavojis uzņēmums Ogres Prestižs, kurš šovakar rūpējās arī par jūsu gardajām uzkodām klātsošie. Uz skatuves es gribētu aicināt uzņēmēju un žūrijas locekli Andreju Ceplīti. Lūdzu, Andreju! Daudzkārt iezīmē jaunieši pirmkārt. Ceru, ka jums dzīvē šis ir tāds mirklis, ka jūs esat uzdrošinājušies kaut ko no savas puses uzdrīkstējušies un šodien parādījāt to tiešām ļoti skaisti uz no savas puses. Šodien pēc padarītā darba šo gadu
Aplaus, dāmas un kungi, aplaus un liels paldies uzņēmumam Ogres Prestižs ne tikai par šo īpašo pārsteigumu torti, bet arī par viesmīlīgajām telpām, kurās arī jūs variet novadīt savus seminārus, banketus, kā arī svinības un personīgs paldies uzņēmējiem. Aplausiem skanot Kristīnei Cevlīdei un Andrejam Cevlīdim par ieguldījumu šī konkursa tapšanā. Paldies jums liels! Šis brīnišķīgais pasākums nekādi nevarētu tapt bez lieliskās Ogres domas atbalsta. Un lūdzam uz skatos Ogres domas pārstāvu Inetu Tamani. Lūdzu pasniegt savu simpātiju balvu. Jā, mums arī bija un ir viena simpātija, patiesībā divas simpātijas. Pirmā simpātija mums ir Diana Kubasova. Mēs sakam lielu paldies par šo pasākumu. Aplaus, dāmas un kungi! Un otrā simpātija, ja drīkst jūs mazliet tuvāk, mums ir Grigaļa kungs. Par jūsu šovu paldies par pasākumu. Ogrē zied narcises. Nezinu, vai jūs pamanījāt laika ziņās, bet Ogrē zied un smaržo. Paldies par pasākumu. Un simpātijas būs uzvarētājiem pēc tam. Vai, paldies jums, Boču arī. Paldies jums, jā. Ja drīkst arī dažus vārdus par šo pasākumu. Sēdēju žūrijā, vērtēju, liku punktus tā kā skolā. Un teikšu tā, ka lielākā vērtība un lielākā dāvana jau jums šodien bija jūsu uzdrīkstēšanās. Jūsu 3 mēnešu darbs, jūsu iznākšana, parādīšana, nostāšanās, sevis pasniegšana. Un es domāju, ka visi šodien aizies ar savu pievienoto vērtību dzīvē, vai ne? Droši vien, ka tā ir. Kādreiz bija tāda filma, vai viegli būt jaunam. Droši vien, kad ir ļoti grūti būt jaunam, skaisti būt jaunam. Un galvenais, ko es jums gribu vēlēt, vienalga, kas jūs būsiet, lai jūs būtu savā jomā patiešām izcili. Izcili, un tad arī nebūs grūti būt jaunam, un tomēr būs jāparāda sevi. Katram savā jomā, kā jūs to šodien arī darījāt. Lai jūs neapstātos pie 3 mēnešu darba, jo ar sevi ir jāstrādā, jāstrādā un jāstrādā. Un visi jūs esat šodien uzvarētāji. Paldies! Sirsnīgs jums paldies, un paldies arī no manis un no manas ģimenes par šiem skaistajiem ziediem. Bet, ziniet, tā kā es esmu no Mārupas, tad, kad jūs būsiet Mārupas pusē, es jums gurķi uzdāvināšu. Jo mums Mārupē arī jau pirmie gurķi parādīsies, jā. Un ļoti garšīgi. Jā, tā. Paldies jums liels. Un ja kas es visādus pasākumus vadu, es arī pilsētas svētkus vadu, ja kas. Paldies, tā, rekur, jau uz mirklīt jūs varētu tās paturēt. Bet, dāmas un kungi, es domāju, arī ļoti skaļas ovācijas un aplausi būs veltīti šajā brīdī gan no visiem finālistiem, gan arī no visiem klātesošajiem. Dianai Kubasovai, jo viņai milzīgs paldies par ieguldīto darbu. Aplaus Dianai! Un rekur arī finālisti Dianīti ir sarūpējuši, jā, sarūpējuši rekur kādu pārsteiguma dāvanu. Mīļākie ziedi Dianai, lūdzu. Diana. Mēs visi, ģimeniskais kolektīvs, ko tu esi, teiksim, tā izveidojusi. Mēs vēlamies tev pateikt milzīgi paldies par visu, ko tu esi mums darījusi mums labā, par visām šīm iespējām, kuras mums esi devusi. Un, jā, fantastiski. Paldies par šo iespēju. Paldies, Diana, un atceries, ka mēs par tevi balsojam un turam īkšķis arī dejo ar zvaigzni. Un tas džaivs ir lielisks, ko tu dejo. Jā, paldies. Tā, dāmas un kungi, bet tagad pie tituliem. Un tā, simpātija balvas ir izdalīts. Tūlīt pat noteiksim titulu Miss un Misters Elegance ieguvējus. Miss Elegance 2015 ir Egita Āriņā.
Aplausi Egitai! Savukārt viņai pievienojās Misters Elegants 2015, un tas ir Roberts Zvagūzis! Par ziediem liels paldies ziedu bāzei pērtziedus.lv, kur atrodas Rīgā Baronielā 87, kā arī dalībnieki saņem pārsteigumu no Martīnī Astī, lai šis vakars nebeigtos un būtu arī dzirkstošs. Bet iesim tālāk. Nākamie tituli. Miss un Misters Talants. Un talants mēs vērojam. Miss Talants 2015 ir Gunta Ieva Celmē. Savukārt Misters Talants 2015. Un tas ir Nauris Ilzenbergs. Aplausi, dāmas un kungi, aplausi. Bet turpinājumā gribētu aicināt uz skatuves Teiksma, Fitnes un All Fitnes pārstāvjus pasniegt balvas sportiskākajiem šī gada dalībniekiem. Lūdzu! Sveiki! Tad mūsu gods paziņot Miss Fitnes Katrīna Pukuma. Un tā bija arī mūsu simpātija. Tā kā mums sakrita mūsu domas. Un mūsu simpātija ir arī Agris Galvanovskis. Un arī ieguvis Misters Fitnes titulu. Jā. Un droši vien Alfred nesam atbūs to teikt, vai ne? Šī vakarā mūsu simpātijas ir Linda Andriksona un Vitis Ietis. Aplausi! Paldies jums, paldies! Turpinām, dāmas un kungi, nākamais tituls Miss un Misters Foto. Uz skatuves gribētu aicināt fotogrāfu Elvi Lāci pasniegt balvas. Lūdzu, Elvi. Man, kad īsti balvas nav. Pašam jāizvēlās tagad. Mēs ar Elvi ilgi spriedām, ko varētu tomēr nominēt un nominēt. Vidū bija visi 12 dalībnieki, 6 dāmas un 6 kungi. Viņi visi ļoti fotogēniski, vai ne? Un beigās tomēr mēs ar Elvi cīnījāmies un domājām, apspriedām daudz un dažādas fotogrāfijas, šitādas un tādas, horizontāls un vertikāls, vai ne? 6x8 un 16x9. Nu, tie izmēri tādi ir. Un tomēr nonācām pie kopsaucēja, ka Miss Foto 2015 ir Ilze Peļuko. Savukārt Misters Foto 2015, un tas ir Aleksandrs Sadovojs. Paldies jums, paldies. Dāmas un kungi, tagad gan uz skatuves gribētu aicināt vicemiss un vicemisteru Ogri 2014. Jūs esat šeit, es gribētu aicināt jūs, Diāna un Rihards. Un es gribētu ar jūsu palīdzību apbalvot vice-miss un vice-misters
2015. Un tā, lūdzu. Tātad par vicemisu Ogre 2015 ir kļuvusi Evita Frīdenberga. Par vicemisu 2015 ir kļuvis Juris Irbe. Es domāju, ka ir brīdis jums nofotografēties un iemūžināt šo brīdi visiem 4, jo vicemiss un vicemisters 2014 un nu pat ir noskaidroti arī 2015. gada titula ieguvēji. Aplausi, lūdzu! Paldies jums! Paldies! Paldies, paldies! Un tā, dāmas un kungi, tas brīdis ir klāts. Mēs noskaidrosim Miss un Misters Ogre 2015. Un tāpēc es gribētu aicināt uz šīs skatuves Leldi Kovaļevu un Kristapu Vildi, kas ir Miss un Misters Ogre 2014. Lūdzu! Mēs sākam ar Miss vai Misteru. Es biju ļoti priecīgi paziņot, ka Miss Ogre 2015 ir Linda Andriksone. Dāmas un kungi, aplausi Miss Ogre 2015 Linda Andriksone. Linda, lūdzu uzkavējies, jo tūlīt pat tev blakus stāvēs Misters Ogre 2015. Un tā, tas mums ir. Šos es pat. Un kā Misters Ogre 2015, es jau visi zinu, kas tas ir. Tīdzis Grieznis! Apsveicam! Dāmas un kungi, aplausi Tīdzis Grieznis, Misters Ogre 2015, Miss Ogre 2015 Linda Andriksone. Es domāju, Linda un Tīdzi, jums ir tas brīdis parādīties skatītājiem nedaudz tuvāk. Lūdzu, aplausiem skarot! Linda un Tīdzi, un tagad arī viena foto ar pagājušā gada Miss un Misters Ogre 2014.
Paldies jums! Paldies! Un tā, Mr. Lūdzu uzkavējamies tepat priekšā. Jums paldies, liels! Paldies! Es gribētu uz skatos aicināt uzņēmēju Andreju Ceplīti, pasniegt īpašo balvu arī atpūtas kompleksa Budurī. Iespēja atpūsties šajā kompleksā, kurš atrodas ļoti skaistā vietā Daugavas krastā netālu no Ķeguma. Lūdzu, Andrej, aicinu jūs vēlreiz uz skatos, lai pasniegtu šo dāvanu.